Un kādos vēl gadījumos cilvēki varētu vērsties pie tevis? Jo šobrīd mēs runājam par migrēnu, tu pieminēji autismu. Kāds vēl varētu būt tas diapazons? Ja mēs tagad pievērsīsimies skaņām, tad šis diapazons ir tāds, ka man ir divas programmas. Viena ir tāda padziļināta, tas ir Neuroharmony Deep. Tas ir tā, ko tu pirmo klausies, kur mainās šīs frekvences. Tas ir pie psihosomātiskām slimībām un pat pie diezgan nopietnām tādām smadzeņu un nervu sistēmas patoloģijām. Pat man bija nesen klienti, kurai ir multiplāra skleroze. Viņa noklausījusies 1 mēnesi un viņa jau ir labāk, viņa var jau uzkāpt uz kājas, viņa ir jūtīgums, viņa turpinās. Tas viņai uz visu mūžu, protams. Vajadzēs šo programmu iegādāties un tad klausīties tālāk. Tātad šī programma tāda dziļāka. Otra programma, ko tu pēc tam izmēģināji, tur bija kopā ar krāsām, tad tā ir tā neurokal. Tur ir mazliet citi akordi, tur ir mazliet cits frekvences un cits stils. Tas ir pie tādiem vieglākiem traucējiem, pie vegetatīvas nervu sistēmas traucējumiem, līdzīgiem tādiem kā tev, migrēna. Bet redzi, kā cilvēkam vienmēr viss sākas ar vegetatīvu nervu sistēmu. Un kamēr mēs esam jauni, tā vegetatīva nervu sistēma nevar izraisīt nekādas būtiskas patoloģijas. Tur cilvēks saka, man kaut kas tur ar sirdi, vēl kaut kas. Viņam neko neatrod, Viņam ir ar gremošanu, ar visu ko, neko neatrod, tāpēc, ka tā ir vegetatīva. Bet gadi iet, un cilvēks uzkrāja vēl kaut ko, un ja šie stresi turpinās, un tad jau ir cita pakāpe, tā jau ir tā psihosomātika, un tad jau šis patoloģijas var kļūt arī reāls. Arī it kā uz nervu fona, tā kā stresa fona, bet ja tas ir ilgstoši, tad pēc tam varbūt arī diezgan reāls slimības, piemēram, autoimūnas slimības, alerģija, astma var būt, Daudzas patoloģijas, artrīts, tur autoimūnam tagad no 7 slimībām, kas bija 60. gados, tagad tas saraksts ir līdz 111 slimībām. Bet tad tu saki, ka viņas ir iespējams atgriezt kaut kādā veidā ar šo te... Mums ir jāpaskatās pirmkārt, kādā stāvoklī ir šī problēma, cik tālu tas ir aizgājis, jo dažreiz par rezultātu mēs varam saukt arī to, ka mēs vienkārši apturam procesu. Tas arī var būt rezultāts. Kāds paliek vismaz tajā līmenī, bet ja, piemēram, pie multiplāra sklerozes kļūst labāk, tas ir, tas ir virs 200%, es uzskatu, ka tā ir palīdzība. Mēs cerējām, ka mēs vienkārši viņu tikai apturēsim. Bet droši vien, kā tur nebija aizgājis tik tālu, un viņa jau ir uzlabojums. Man ir liels prieks to dzirdēt, jo patiešām, kā tu saki, ir daudz faktoru, kas mūs ietekmē un kuram nepievēršam uzmanību. Un tas summējās un beigās tas atsitās pret kaut ko. Un man ir prieks dzirdēt, ka tomēr ir iespēja to apturēt, to uzlabot, un man prieks, ka es esmu tev satikusi un ka mums šī sadarbība turpināsies. Redzi, kā veselības atbalsta sistēma, es tā to saukšu, es to nesaucu par kaut kādu terapiju vai ārstēšanu, tas nebūtu pareizi, es nenodarbojos ar ārstēšanu. Tad cilvēkam ir kaut kāda problēma, un viņš var arī paralēli medicīniski iziet visu šo aprūpi, tas gan absolūti neizslēdz to visu, un papildus viņš var ar skaņu terapiju arī daudz ko uzlabot. Un vai nav vienalga, no kā kļuva labāk, vai ne? Un es domāju, ka jebkurā gadījumā sakārtot savas smadzenes, tas ir ļoti būtiski. Vienalga, kas tev arī nebūtu, vai tas ir gastrīts, vai tev ir muguras sāpes, vienalga, viss jau ir galvā. Galvā ir pārstāvniecība katrai ķermeņa daļai, katram orgānam, un tas jau sen jau izpētīts un pat zina, kur ir kas, Un tāpēc es mācu arī saviem klientiem un parādīšu arī tev, ka šis skaņas vajadzētu ne tikai tā fona paklausīties, bet ja ir kaut kāda ķermeņa problēma, izlaist caur ķermeni. No galvas virsas līdz papēžiem un pēc tam arī caur konkrētu to daļu, kur ir problēma, vai tā ir sirds, vai tas ir kuņģis, vai tur varbūt zobs kādam jātur, trizaru, nervu neiraudzija. Tad izlaist arī caur konkrētu ķermeņa daļu. Tas ir tā kā apzināti, ka es klausos to, jo līdz šim es tikai noliku tā blakus sev, viņš pats savā nodabā skanēja, bet tu saki, ka
ja vajag vēl padziļināt, tad vēl pievērst uzmanību tām. Jā, tai ķermeņa daļai un vienkārši vērot, ko dara skaņa. Un tu neticēsi, cilvēki ir dažādi. Es strādāju, protams, tikai ar sievietēm, ja? Bet sievietēm arī ir dažādas izjūtas. Viena saka, es redzu kaut kādu tādu tumšu migliņu. Kad es klausos un es pievēršu uzmanību tai vietai, tur kaut kas tāds tumšs, bet es redzu gaišāk. Bet ir sievietes, kuras uzreiz redz kaut kādas krāsas un stāsta, ka tur kaut ko. Un patiešām, un tad, kad pieceļās, un šeit guļ mani klienti, jā, un pieceļās un saku, jā, patiešām man tā vieta vairs nesāp, un man tur ir daudz vieglāk. Nu, tad visi šie faktori bija psihogēni, tad tas uzreiz ir skaidrs, ka tas ir tikai no nervu sistēmas. Un tā cilvēks var pievērst uzmanību, jo šādā veidā mēs saņemam arī citu smadziņu daļu atbalstu. Ne tikai dzirdes centri, ja, bet vizualizācija. Tad tu skaties, ko es tur redzu? Tad tas jau ir pakausis, tas ir redzes un atpazīšanas centrs, un tas ir diezgan liels. Un jo lielāka smadziņu daļa iesaistīsies šajā procesā atveseļošanās, jo labāk tu saņemsi atbalstu, tad viss palīdz. Un tad, kad mēs klausīsimies skaņas, tad vajadzēs šīs skaņas izlaist šeit no galvas virsmas pa visu ķermeni līdz pirkstu galiem. Un pēc tam tu vari sekot ķermenim un apstāties pie kaut kādas konkrētas ķermeņa daļas, kur ir diskomforts, un vienkārši vērot. Tev nekas nav jādara. Vērot, kas tur notiek, ko dara skaņas, kā fons mainās tavas acīs. Piemēram, tagad paskaties uz savām smadzenēm no iekšpuses. Vai ir vienādi, paskaties, tagad ir tumšs, tagad ir gaišs. Vai fons ir vienāds, vai ir kaut kāda tumšuma, mīgliņa? Es mēģinu saprast.